Čau! Te ar jums kopā Vilnis Droniņš. Šajā video jūs vērosiet to, kā mēs ar vairāku koku palīdzību šeit, Norvēģijā, mēģinājām ielīst šajā klints starpā. Tāpēc tā, skaties video un nosveidosim, vai droni spēj peldēt. DJI Mini, tu neproti peldēt. Kā tā? Šodien skaists laiks, vai ne? Pilnīgi supers. Un mēs esam uz tādas smukas brīgas, jeb laikas, kur ir līdz ar visu akmeni. Tātad līdz ar klīni. Un tad Jānis izdomāja pacelt dronu, paskatīties, cik smuki ir šodien laiks. Un drons izdomāja kaut ko citu. Drons izdomāja iekrist vienīgajā spraugā. Tālāk pirms rādīšu reportāžā, kā mums izdosies viņu izvilkt. Vispirms sākam ar to, ka mēs salīmējam teleskopu garāku, jo viņš ir tur iekšā, var redzēt. Viņu var redzēt ar aci, bet nevar redzēt ar kameru, jo tur tā kā baltumi viņš spīd, un tad nevar bišķi redzēt. Tūlīt Jānis kārtīgi satīs, bet netoliekam arī bez tīkliem, tas nav mūsu, to mēs aizņēmāmies, operatīvas. Un tikmēr varam pabaudīt skaisto laicību, pēdējās siltās dienas, un tās ir vienīgās spraugas šajā. Par cik šis bija pārāk īsts, jāizmanto praktiskā latviešu šitās arī dotības. Jāizmanto pieejamās lietas. To joprojām skaists laiks. To jau. Tam uzbūvējuši vēl garāku kātu. Mēģināsim pēdējo reizi, ja nesanāks, tad atstāsim viņu dieva ziņā, kā saka. Kur mēs esam? Krāgerā. Un mēs dodamies glābt savu dronu. Otrais mēģinājums. Otrais piegājiens. Pēc nedēļas, jo visu laiku līja lietus un nebija saulīte. Lai redzētu kaut ko ūdenī, un tagad mēs dodamies. Tad skatīsimies, kas būs tālāk. Labdien, ar jums kopā ir Vilnis Droniņš. Būsim liecinieki, kā tiek atšķirēts drons pēc nelaimes gadījumā. Salīdzinoši ar pagājušo nedēļu, mums par nelaimi ir teju metrus augstāks līmenis un nevaram neko saskatīt. Ja pagājušajā reiz varējām saskatīt dronu, tad šobrīd būs tikai veiksme, kas mums var palīdzēt. Garais kāds ir salabots, sataisīts, lai mēs varam viņu iemērcēt šajā ūdenī. Bet ir karsts, ne? Ir karsts un... Jānis arī ir karsts. Skatīsimies, kā iet. Vilnis Droniņš. Pirmais... Tas ir tā kā miglā. Tas ir tā kā tāpat vienkārši darīt ar domu, ka varbūt sanāk. Loterijas. Jā. Šodien tenī džekpotu var izvilkt pirmos. Pēc mēģinājums. Es nolikšu jaku. Tā. Tā. Tieši apakšā, iekšā es redzu. Tā taisnība. Jā, iet taisnīgi lejā sākumā.
DJI Latvija, es labprāt izmēģinātu Mini 4 un pastāstītu par to šeit, šajā kanālā, palidojot Norvēģijā, skaistās vietās un tam līdzīgi. Čau, Linē! Kas tur mums tur ir? Drons! Pazudušais!